Sveicināti! Šodien vairāk godātie skatītāji mēs runāsim par pasakām, teikām, anekdotēm, pieminot gan šo folkloras žanru klasiku, gan arī tā dzīvi visjaunākajos laikos. Un par to mēs runāsim ar Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieku, filoloģijas doktoru Gunti Pakalnu. Sveicināti! Sveicināti! Tātad varbūt sāksim ar to, ka, manuprāt, tas jau ir ļoti liels panākums, ka folkloras žanrs, teiksim, folklora un māksla ir iekļauta tādā lielā valsts pētījuma programmā kā Nacionālā identitātes programma. Kā jūs vērtējat, ka tajā lielajā programmā ir daļiņa arī no folkloras, no pasakām, teikām, anekdotēm? Es domāju, ka tas ir tikai pašsaprotam, jo ir uzskats, ka folklora ir kultūras pamats. Tas, protams, šis uzskats ir veidojies noteiktā laikā, tad, kad radās vispār nacionālās valstis Eiropā un kultūras. Bet, tā latvieši tic, ka folklora viņiem ir kultūras pamatā. Un otrām kārtām folklora visu laiku palīdz mums izdzīvot arī mūsdienās. Kad mēs runāsim par no mūsdienu folkloru, tad to varētu runāt konkrētāk. Bet, teiksim, jūsu pētījuma loks kā vairāk saistās ar posmu starp diviem pasaules kariem, starp 14. gadu un 41. gadu, ja? Tā varētu teikt, varbūt? Pašreizējā šajā valsts finansētajā projektā Nacionālā identitāte, kas pirms 2 gadiem vēl saucās Letonika, bet darām mēs to pašu, ir viens no projektiem, pavisam maza daļa no viena lielāka projekta, kurā tiek rakstīta grāmata Latviešu folkloristika 20. gadsimta 20. līdz 40. gadi. Un projektu vada Benedikts Kalnačs un Dace Būla kā šī projekta iniciatori. Tas ir tas laiks, par kuru netika uzrakstīta folkloristikas vēsture, jo Ojā Rambaiņa, mana kolēģa grāmata Latviešu folkloristikas vēsture, viņa iznāca 89. gadā. Īsi pirms atmodas. Viņa šo brīvās Latvijas laiku aprakstīja ļoti īsi un tā, ļoti piesardzīgi, saprotamu iemeslu dēļ. Ja? Un tagad ir doma tā izpētīt to kārtīgi un paskatīties arī pasaules kontekstā, kā tas viss izskatījās. Vai var teikt, ka folkloras attīstības posmā šis posms, ko jūs tagad pētat šajā Nacionālās identitātes programmas ietveros, ir arī, teiksim, tāds kaut kāds zināms pavērsiena brīdis, varbūt tur var daudz ko vēsturiski nojaust vai sagaidīt, vai... Tas ir ļoti būtisks posms. Tas būtībā nostādīja folkloristikas zinātni, folkloras pētniecību uz kājām. Ja līdz tam, līdz Pirmajām pasaules karām, Krišjāņa barona lielais darbs, mans radinieks Anslers Puškaitis, kurš sastādīja priekš tiem laikiem ļoti lielu pasaku un teiku krājumu ar 6000 tekstiem 7 sejumos. Viņi bija vairāk vācēji un mēģināja arī kaut ko pētīt. Tad šie 20. 30. gadi, tie bija tāds nopietni pētnieku laiks, kad ļoti pamatīgi zinātnieki ar labu izglītību mēģināja tajā folklorā ko vairāk saprast un izpētīt. Un iznāca arī vēl citi krājumi, kas nebija iznākuši pirms tam. Teiksim, es šai grāmatā viena nodaļa ir par profesoru Pēteri Šmitu. Ko mēs no viņa zinām? Pasaku un teiku vācējs. Jā, pirmais priekšstats mums ir tas šie 15 sējumi. Katrā ir pāri pa 500 lapusēm vidēji. Iznāca 1925. līdz 37. gads. Daudzas Eiropas tautas mūs apskauž, pasaka pētnieki citās zemēs, ka mums tāds ir viss vienos vākos, sistemātiski katrai pasakai daudz variantu un arī diezgan korekti apraksti. Un vēl, ko daudzi nezina, ka šis krājums, viss šis apjoms ir iztulkots arī vācu valodā un stāv vienā Vācijas arhīvā. Pie tā mēs strādājam pašlaik. Pirmie 3 sējumi gada beigās parādīsies varbūt internetā. Pēdējie 3 sējumi ir teiku sējumi. Ja? Bet tas ir tikai viens mazs gabaliņš, ko šis vīrs ir izdarījis. Ja? Viņš līdz 50 gadu vecumam nestrādāja Latvijā. Viņš bija ķīniešu valodas profesors Vladivostokā, un tad viņam bija izvēle, kad Pirmais pasaules karš bija beidzies, vai nu braukt uz Ameriku, labi saņemt algu, vai braukt atpakaļ uz savu dzimteni, un kur viņa ķīniešu valodas zināšanas nebija nevienam vajadzīgas. Ja? Un tad viņš izlēma atgriezties un pētīt folkloru. Tādi interesanti dzīves stāsti, par kuriem mēs diezgan maz ko zinām. Jā, vai varētu arī painteresēties, kāpēc Vācijai ir tāda pietāde pret latviešu, pret šī, kā jūs teicāt, Pētera Šmita savāktajiem teikām, pasakām, nostāstiem?
Ir tā, ka daudz mani kolēģi tajā nozarē, ko varētu saukt par pasaku pētniecību, kas jau kopš Brāļa Grimma laikiem ir izveidojusies par atsevišķu zinātnes nozari ar lielu pētniecisko aparātu, jo tās dažādi tautu pasakas tur ir jāsalīdzina, un tad viņas pēt visdažādākos virzienos, psihoanalīzi ieskaitot. Ja? Tā ir veidojusies lielākoties Vācijā, un arī tur ir lielākie centri. Tur tiek izdota pasaku enciklopēdija, 12 ļoti biezi sējumi, kur ļoti koncentrēti, teiksim, par latviešu pasaku pētniecību man atļāva 4 lapus pierakstīt. Ja? Tik blīvas informācijas. Tas bija normāli priekš mazas taustiņas. Ja? Un tur vienkārši tiek darīts ļoti daudz lietas, par ko mēs nezinām, kas šajā nozarē, bet tā ir vesela zinātne. Ja? Un viņi apskauž mūs, ka mums ir tik pamatīgi priekšdarbi, cita problēma, kā tie nākošie pasaku pētnieki, kas pēc viņiem, kas varētu šo materiālu izmantot, ar tiem ir tā pašvaki bijis. Jūs pieminējāt, ka Ancis Lerchs Puškaits ir jūsu radinieks, vai tas arī, teiksim, pamudināja jūs pievērsties folkloristikai? Protams. Viņš ir dzimis 1859. gadā, es esmu dzimis 1959. gadā. Mans dzimtās mājas ir uz viņu vārdā nosauktās ielas, un mana vecmāmiņa ir, kas blakus mājā vēl man bērnībā dzīvoja, viņa ir Anča Lerchs Puškaits māsas meita. Un tad es par viņu interesējoties arī nonācu pie folkloras pētniecības. Nu jā, tik tiešām savādāk tur nebija iespējams. Bet Latvijas folkloras krātuvē gandrīz visiem maniem kolēģiem ir līdzīgi stāsti. Citam tur ir Krogzeme, Auseklis, Rados, citam vēl kas cits, jā, un tā mēs tur nonākam. Nu ja tā kā tā pieredze, dzīves pieredze un, teiksim, tas senču mantojums tomēr kaut kur asinīs paliek, lai varētu kaut kā attīstīt vairāk. Varētu būt, jā. Bet kā jūs raugāties uz to, ka folklora, pirms raidījuma mēs runājām, es tā nobrīnījos, ka folklora tomēr ir politiska zinātne. Kā tas tomēr... Tas ir pats par sevi saprotams. Mēs ļoti daudz lietas nereflektējam. Un arī pat šī folkloras pētniecība līdz nesenam laikam, pārdesmit gadus atpakaļ, viņi vienkārši darīja tā, kā cilvēki ir iesākuši darīt, un nepajautāja, kāpēc to dara. Un tad dažādi zemi pētnieki sāk jautāt, kāpēc mēs to darām. Un tad pamanīja, ka šī zinātne ir, būtībā tas saistās ar šīs Herdzera idejas ar nacionālo valstu veidošanos. Ja? Kāda būtībā ļoti internacionāls materiāls, jo daudzām tautām šīs ieražas ir ārkārtīgi līdzīgas te pa visu Eiropu. Ja? Tika izmantot īpatnību un atšķirību konstruēšanai. Ja? Pat tās pašas pasakas, kuras populārākās latviešu pasakas arī ir daudz populārākās vāciešu pasakas. Ja? Bet tāpat ticējumi par burviem, par raganām, ja? Par raganu lidošanu. Bet viņas tiek izmantotas nacionālās īpatnības konstruēšanai. Jā, es nebiju par to aizdomājusies, ka folklora var būt politiska zinātne, bet tagad, ja mēs tā runājam, tad es atceros padomju laikus, kad mums bija tāds Padomju Savienībā mākslinieks kā Arkādijs Raikins, tad varbūt daudz viņa izteicieni, viņam vienīgajam varbūt bija arī ļauts tajā politiskajā sistēmā skarbāk un asāk izteikties par valdošo elīti, par valdošo ideoloģiju, vai mēs to arī varam tagad uzskatīt pēc, teiksim, 20-30 gadiem jau par zināmu folkloru? Protams. Ir, teiksim, vesels žanrs ir šie filmu citāti, kas ir folklorizējušies. Padomu laikā šis filmu komplekts bija mazs, un tāpat mūs arī limuzīns Jāņa nakts krāsā, arī mūsu daudz filmas ir. Tās frāzītes jau ir ar pamatīgu kontekstu un tiek dzīvē aizgājuši jau. Otra lieta ir politiskās anekdotas, kas atkal ir vesels temats. Vai viņas tika kā tīra opozīcijai varai? Vai tur bija tāpat funkcija, kas tagad ir interneta komentāriem, tā sacīt, nolaist tautai tvaiku, lai viņi nebuntotos pa īstam? Jā, saka, pat viņas Maskavā sacerējuši, lai tā sacīt tauta mazāk buntotos. Tas vēl īsti nav noskaidrots, bet tā ir atkal tikai viena maz daļiņa. Vēl viens žanrs ir spoku stāsti, par ko padomu laikā vispār nedrīkstēja runāt, un tas bija tas žanrs, kas izdzīvoja mutvārdos, ja? Jo cilvēki tāpat redzēja sapņus, redzēja mirušos, ja? Bet to nekur nepierakstīja, nepublicēja, bet stāstīja tāpat visu laiku. Jā, tik tiešām es arī atceros tos laikus, kad iznāca pēc daudziem gadiem, man tikai vecmāmiņa bija teikusi, ka Latvijas laikos bija iznākusi sapņu grāmata, Finka vai vēl kāda sapņu grāmata pēc tautas ticējumiem. Jā. Un tad atmodas laikā, kad iznāca pirmā tā sapņu grāmata,
tā arī tomēr, jāsaka, tā aizliegtā literatūra kādreiz bija bijusi. Aizliegtā literatūra bija arī neoficiāli Pētera Šmita sakārtotie latviešu tautas ticējumi 4 sējumos, 4 biezi sējumi. Un tā arī tā tika kluso skatīt. Un tad, kad atmoda, tad pēc tam tika publicēta. Tāpat man folkloras krātuves ilgadēja vadītāja Kāļa Strauberga latviešu buramvārdu grāmata. Ja. Tās visas lietas cilvēkiem interesēja. Ja. Ja, bet kāpēc viņas, jūsuprāt, aizliedz valdošā ideoloģija? Kas tur varēja būt slikts? Tomēr tie ir ticējumi. Nebija īsti tā oficiāli aizliegts. Laikam es neesmu to lietu tā pētīt, bet neieteikts. Ir domas. Un ja kāds būtu gribējis pārpublicēt, vai vienkārši tas nebija kaut kā iespējams izdarīt. Es nezinu, varbūt, lai cilvēki nedzīvotu tik pilnvērtīgi, lai viņi ar viņiem vieglāk manipulēt būtu. Ja? Jo viena lieta ir tā sakņu lieta, protams, kā bija iepriekšējo paudžu, kādas zināšanas. Ja? Mēs tās lietas baigi sakralizējam šeit, bet viņas tomēr ir vajadzīgas. Ja? Jā, un tad tomēr tā identitāte, laikam no tā tajos laikos arī tomēr tā kā drusciņi baidījās, lai tā identitātes, katras tautas identitāte mazāk izpaustos. Jā, viņa identitāte ir konstruēta lieta, un tad mēģināja konstruēt viņu tā padomu tautas virzienā, protams. Jā. Kas vispār ir folklorista tāds galvenais uzdevums? Man te uz galda stāv grāmata. Parādīšu, viņa vēl ir nopērkama. Mana kolēģe un Literatūras folkloras mākslas institūta vadītāja Dace Bulle vismaz 10 gadus strādāja pie šīs grāmatas. Mūsdienu folkloristika paradigmas maiņa, un tur ir izstāstīts par to, kas notika ar folkloras pētniecību pasaules mērogā pēdējos 40 gados, kā viņi pagriezās ar sevi pret mūsdienām. Un kļuva par mūsdienīgu zinātni, jā, pētot gan senās lietas, kur nevar novilkt robežu, kur viņi sākās pavisam jau mūsdienu lietas. Jā, un tur ir gan par tradīciju, gan par tekstu un kontekstiem, gan par priekšnesumu lietām, jā, gan arī par tautas iedzienu, kā viņš ir dažādos laikos mainījies. Es ieteiktu to grāmatu palasīt, jo kā par katru zinātnes nozari mums ir tie stereotipi, kādai viņai vajadzētu būt, kas zinātniekiem jādara, par to vēl zinātnieki strīdās. Jā. Bet te ir aprakstīts, ka tā ir arī nopietna zinātne. Daudz netic, daudz dzīvo, neinteresēties par šīm lietām. Mēs dzīvojam kaut kādos vecos stereotipos, teiksim, 19. gadsimta uzskatos par folkloru. Jā. Labi, pēc brīža mēs turpināsim sarunu, tagad ejam reklāmas pauzē.